Kā jūties pirmo dienu Latvijā? Godīgi? Slikti. Aizbraucu Nelī, atradu ar vīru un bērnu. Prokurora kungs, es gribētu pārņemt šo lietu. Zinu, ko daudz jūs varat gribēt, bet ar savu rīcību jūs apdraudat manu darbu. Jūs gribat, lai es to zaudēju? Nē. Tad rītdien es jūs gaidu savā kabinetā ar iesniegumu atbrīvot jūs no darba. Skaidrs? Tu aizbrauc? Es domāju, ka tu pie mums paliksi. Ne, man viesnīca rezervēta. Nu, es tev varu aizvest. Taks izsauc, ko tūlīt būs klāt. Beidz, es vienkārši Kurien tev jābrauc? Man uz centra. Es varu braukt ar tevi? Protams. Atceries, tu teici, ka man var būt cita. Atceros. Man ir cita. Nu ko? Mūsu šķiršanās ir neizbēgama. Bet tad Nelija zina, ka tu tiecies ar viņas vīru. Nu, jā. Kaut gan tāpat tas neko nemaina. Varbūt vajag izrunāties. Es tāpat pēc nedēļas braucu prom uz Ameriku, jo nav te palicis vairs neviens tuvs cilvēks. Vēl viens rāds, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir daudz, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nepazaudē. Kāpēc man atsīties, bet suns nevar mainīties? To man nejūtu, nedzirdu, bet es zinu par daudz. Lielais tukšums iekšu brauc. Labrīt. Labrīt. Kā gulē? Slikti. Daudz domāju par mūsu sarunu. Nu, ko tad izdomāji? Es jūtos pretīgi. Kāpēc? Tev vajadzētu mani ienīst. Kāpēc lai es tevi ienīstu? Es taču tev saprotu. Tu vienkārši gribi būt kopā ar to cilvēku, ko tu mīli. Tas ir viss. Tiešām nedusmojies? Jūsu kafija. Paldies. Jā. Pagad, tu uztaisīji to atslēgu? Labi, tad es būšu pēc kāda brīža pakaļ, ja? Labi? Kas tā par atslēgu? Ai, vienkārši jātiek iekšā vienā dzīvoklī. Kāpēc? Nelī, man vienkārši ir jātiek iekšā vienā dzīvoklī. Tas arī viss. Es netaisos neko zakt. Es pēc tam sameklēšu Zīli. Nesauc viņu par Zīli. Labi, Oskaru. Apēdīšu maizīt pa ceļam. Tev? Tu to sievieti mīli? Jā. Tas labi. 1-1. Tā nav sacensība. Čau, līdz vēlākam. Atā. Zdarova. Kur jūs bijāt? Es jūs izmeklējos. Artur, ko tu te dari? Nu kā? Arturs atbrauc apspriest vakardienas notikumus.
Mēs tāpēc īpaši tevi gaidījām. Nesaprotu, kāpēc man. Tu ko neatceries, ko vakar sadarīji? Nē. Tēlu? Es nezinu, man liekas, ka izliekas. Vispirms. Vai veči bazarēt, es neatceros. Nē, es zinu, man pat slikti palika uz viņu skatoties. Es nevaru pārēst. Man vēmiens sāk nākt. Nu, vai runājot, nu varbūt nē. Pateikt? Varbūt tiešām neatceras. Tu neatceries, kā mēs tevi no ielas novācām nost? Tu neatceries, kā tu izskrēji uz ielas vidus, novilki bikses un teici, te ir mazās raķetītes un tūlīt sāksies salūts. Ko? Nu, es? Paka, es taču biju pilnīgi parūpījies, veči. No sākuma, protams, tu biji parūpījies, bet pēc tam cēlies augšā, gāja. Mēs tevi gribējām aiziet uz mājām, bet tu, protams, izspruki un aizmuki. Un pēc tam mēs skatāmies, tu jau esi uz jumta. Grozi satelītu šķīvi un saki, tas ir tas te lāzers. Lāzers, ka tu aizdedzinās tūlīt visu. Vēl kādā šķiltavā sāk dedzināt šķīvi šito. Un, protams, ka viņš bija bez biksēm. Nu, Briksis lejā, krūmā, Jāņo krūmā. Bet es taču biju pilnīgi parūpījies. Kāds mentas izsauca, varbūt es nesaprotu. Veči, jūs dodat, blīd. Super vienkārši, jā, izcili, perfekti, jā. Ja nopietni, Arturs atbrauc sūdīgs jaunums pavēstīt. Jā. Nu, kāds vēl sūdīgs jaunums? Nu, izstāst. Pasaka tu. Paka, jūs atkal ierēcat, es nesaprotu. Tagad nopietni. Zīle pieprasīja pēdējo 2 gadu atskaites. Deklarācijas arī. Visu. Kāpēc? Nu, saproti, šī kompānija, mūsu firma, viņu dibināja Normunds Mans Bračka un Zīles tētis. Un Zīles tētis iedeva visvairāk piķa, kaut 60%. Normunds tikai 40%. Nu, un tagad, attiecīgi, Zīlem pieder vairāk nekā 50% mūsu kompānijas. Es tāpat nesaprotu, veči, nu, kas? Nē, viņš taču nesaprot. Nu, tāpēc jau Zīle to visu bazaru uzsāka. Viņš palika viesnīcā, agri no rīta zvanīja Arturam, lai par to runātu. Nu, nesaprotu. Pagaidi. Viņš grib izstāties no spēles? Nu, kāpēc viņš pieprasīja atskaites un deklarācijas? Jā, viņš teica, ka viņš grib dzīvot citādāk. Nu, es sapratu, ka bez mums. Viņš grib izstāties no spēles un savākt savu doļu. Jā. Nu, pagaidi. Ok, bet sākumā jau piķi bišķiņi pacēla Normunds. Bet tad jau mēs pārņēmām, uzreizinājām reiz 10. Kāds nafiks Zīle, kāds viņam ar to sakars? Davai iedodiet man viņa numuru, es viņam uzzvanīšu. Tak nevajag nevienam zvanīt. Miers. Tāpēc Arturs atbrauc, lai mēs mierīgi pie galda pasēdētu un par to parunātu. Un pat lāzeri nebūs vajadzīgi. Jā, davai veči, es pasēdēšu, paklausīšos. Jūs te tikai jokot mākat. Super. Ceru, ka derēs. Paldies tā. Jā, čau, Teodor. Nē, neesmu vēl darbā. Nē, es tikko grasījos iet, jā. Nu, visu dienu, bet vakarā esmu brīva. Jā. Jā, varam tikties. Kaut kas noticis? Ir jaunumi. Izšķiros no sievas. Labi. Tiekamies.
Es kaut ko nesapratu. Viņš grib uzzināt par peļņu, ja? Nu jā, cik vērtas ir akcijas? Kāpēc? Kādā sakarā? Ko viņš grib? Viņš grib dabūt savu piķi, iedzīt mūs mīnusos, Lorenz. Nu, ko tu klusē, davai runā? Man vēl vajag parunāt ar Zīli. Es neticu, ka viņš grib to visu naudu. Kādu naudu? Jūs murgojat kaut ko? Mēs viņam samaksājām par slimnīcu. Mēs viņam neprasījām atpakaļ piķi. Labi, tu dabūni visus tos papīrus, pēc tam sazinamies. Es domāju, ka Zīlam ir tiesības zināt mūsu finansiālo stāvokli, un es domāju, viņš neko vairāk arī negrib. Jā, kā tad? Da, es braucu. Nomierinies, ja? Ko mēs darīsim, ja viņš tiešām gribēs pamest kuģi? Ema, nāc šurp. Nāc apsēdies. Kas ir? Man interesē tavs viedoklis. Tas ir ceļojums. Izvēlies. Kaut uz pasaules malu. Pagaidi, kam par godu? Kam par godu? Man ienāca prātā, ka man, tev, Lukasam, ir pienācis laiks atpūsties. Valter, ko tu runā? Lūkas ir par mazu, lai ceļotu. Nu, tad lai paliek Vandai. Nē, pagaidi, tas viss ir pārāk pēkšņi. Es vakar apskatīšos un izpētīšu. Pagaidi. Nu, paskaties. Te ir Indija, Goa. Skaista pilsēta ar interesantu nosaukumu Vasco da Gama. Varam aizlidot kaut vai rīt. Bet pagaidi, tas ir tik ļoti sasteigti. Mums vajadzētu to izplānot. Nu, kas tur ko plānot? Labākās lietas noteikti neplānojot. Lukas tam ir lielisks piemērs. Un man ir laiks. Nu, kas man jāņem līdz sekretāri? Tu esi mans sieva pie bērnu, man neesi. Labi. Nu? Braucam uz to Goa. Nu, es vēl paskatīšos, kur tur labākās vietas. Valter. Sveiks. Apsēdies. Paldies. Es tūlīt. Ko tu skaties? Labi, vēlāk apskatīšos. Meklēju ceļojumu. Tagad. Priekš kam? Negribu būt klāt tās suņu bērēs.
Blin. Kas tad esi? Jā, just. Čau. Laptops salabots. Var braukt pakaļ. Super labi brauc, jā. Jā. Tad tu neesi pārdomājis. Vai es tur ko pārdomāju? Tāds lietas vecīgi nepiedod. Viņš jau nav cilvēks, viņš ir pakaļ. Labi, es rīt lidoju prom, tev ir nedēļa laika. Paspēs? Tad man viss ir gatavs. Apsveic, jā. Apsveic, viss kārtībā. Tikai, nelaimes gadījums. Jā, pats par sevi. Labi, viss. Šis jautājums ir noņemts. Nākošais. Par prokuroru. Viņš šodien prokuratūrā iesniedz atlūgumu, vairs nečakarīs tavs smadzenes. Patīkam dzirdēt. Kas tev tur bija? Tev patīk būt tuvās attiecībās ar likumu, jā? Mīlestība bija vai kas? Bija, izbija. Izbija. Labi. Man nestāstīt. Man tas neinteresē. Stulbs sievišķis dabūja, ko gribēja, ne? Labi. Tā jau ir. Darbojas kā jauns. Super. Skaties, kas iekšā? Man maksā par to, ka laboju. Sapratu. Cik es to parādā? 300. Ņem 400. Paldies. Kontroli spēlē? Atmet. Pareizi dari. Čau. Čau. Jā, labi, lecīcīgi. Blin! Nē, nē, Ko tur meklē? Čības. Klausies, varbūt aizvāksim prom tos stroķi, mēs te nokrāvušies ar pierādījumiem. Labi, es aizdīšu uz laukiem, kaut kur paslēpšu. Kas ar to kompi? Ir sačnīts. Dai piezinu tev, ko viņš tur kasās. Vai? Jā. Čau. Kā ar datoru sataisīja? Sataisīju. Ir kaut kas interesants. Zini, Lorenz, ir ļoti interesanti. Vai brauc pie Kupera? Parādīs mums. Braukšu. Bet vakarā. Man šis tas te jānoskaidro. Ko tu tur gribi noskaidrot? Teo! Paklausies. Tiekamies vakarā, labi? Teo! Čau. Viņš tas kaut ko uzzinājis. Ko? Pa telefonu nevarēja teikt.
Bet tad viņš atbrauc šur. Viņš teica, vakarā viņam kaut ko vēl vajag noskaidrot. Pagad, ko noskaidrot? Kas viņam kaiš? Blīn! Man nepatīk šāda pašdarbība. Tad nevajadzētu rādīties. Tu zini, man ir viena alga. Kas noticis? Vakars runāja par tevi, un šoreiz tā bija pēdējā reize. Ko nozīmē pēdējā? Mēs ar Valteru braucam atpūsties, un kamēr mēs būsim prom, tevi nogalinās. Nu, tu saproti, ka mums ir jābrauc prom. Ko tu vēl gaidi? Tu nelaimi gaidi? Tu varbūt dzirdēji, kā viņi to plāno darīt? Jā, nelaimes gadījums. Ko tu domā darīt? Ok, tu brauc atpūsties. Es te klusi padzīvošu. Viņi man neatradīs. Redzēsi, cik es ātri skrienu, viņi man nenoķers. Hendrik, tu joko? Tu tagad runā nopietni. Ko tu taisies darīt? Man ir jānokārto daži finansiāli jautājumi. Tad, kad tu būsi atpakaļ, viss būs nokārtots. Tic man, viņi mani neatradīs. Es domāju, ka tev būtu labi izbraukt ārpus Rīgas. Es nepārdzīvošu, kad ar tevi kaut kas notiks. Tev ir jābūt ļoti, ļoti piesardzīgam. Brauc. Jā, es jau esmu klāt. Nu, pie ceļa, kā runājām, jā, gaidi jau 10 minūtes. Jā, tu man redzēsi, jā. Tev jauna mašīna. Izrādās, ka kaut ko tomēr pa mani tur arī nezinu. Gribi? Nē. Tu izties mazliet neizgulējies. Man gan liekas, ka esmu tieši pamodies. Kur mēs brauksim? Pie ezera. Jauki. Zīle atgriezies. Viņš tevi esot redzējis, mēs parunājām, un viņš prasīja, vai mums viss ir nopietni. Nu, un, protams, ko Nelija par to domā. Es atbildēju, ka viss ir nopietni. Man liekas, ka viņam ļoti rūp Nelija. Tas labi. Varēs dzīvot ar viņu kopā. Domā? Nē, man tā neliekās. Viņš jau nākamnedēļ lidos prom. Nelidos nekur viņš. Kāpēc?